Vai tu esi kādreiz dzirdējusi vai dzirdējis tādu teoriju, ka pirms mēs atnākam uz šejieni, iemiesoties šajā ķermenī, mēs parakstām savu dvēseles līgumu vai kontraktu par to, kādi dzīves transformācijas punkti tev būs nepieciešami, lai tu varētu piedzīvot to, ko tu gribi piedzīvot šajā dzīvē. Nu, vienalga, vai tu esi vai neesi, bet, ja mēs pieņemam, ka tā ir, tad jautājums, vai ir iespējams izvairīties no šiem te transformācijas punktiem, jo parasti jau viņi līdz šim, nevis parasti, bet līdz šim viņi nav bijuši tādi baigie pozitīvie. Pārsvarā tie tomēr ir kaut kādi transformējoši, earth-shattering momenti, kad tava pasaulīte sajūg tur lupatās, un tev pēc tam ir jāsaliek sevi kopā no jauna. Jo līdz šim cilvēkiem jau tomēr labāk patīk transformēties caur, tad, kad vairāk vairs nevar, tad, kad sliktāk vairs nevar. Nu, ok, nu tad man jāvācās kopā un kaut kas ar sevi jādara. Tātad šī ir tēma, vai var izvairīties no sarkanajiem karogiem, no šiem transformācijas mega punktiem. Un vispār, jā, welcome mūsu 10. epizodē super podkāstiņam var un vajag, kur mēs ar Lindu runājam par to, ka var un vajag strādāt ar sevi, lai tu varētu dzīvot labāk, foršāk un savādāk. Un tas nav par to, ka tu esi nepareiza. Tas ir par to, ka tev ir vienkārši atbildība pašai pret sevi un savu dzīvi, savām domām un savu realitāti, ko tu veido sev apkārt. Un, lai es neaizēju vēl tālāk šajā tēmā, tad es palūkšu Lindu man izglābt un stādīt sevi priekšā. Tātad es esmu Linda Kronberga Svence. Es devēju sevi par transformāciju caur mīlestību mentori, jo es ticu, ka pilnīgi viss, kas ar mums notiek, notiek ar iemeslu. Un ieraugot, izprotot, izdziedinot šo iemeslu, visu, ko mēs gribam savā dzīvē ieviest, ja pirms tam tas bija briesmīgi, grūti, negribīgi, caur sakostiem zobiem, saprotot, kāpēc tas tā ir, pieņemot to savu spēku, to savu jaudu patieso, akceptējot viņu, var tieši to pašu darbību var sākt palikt vieglāk darīt. Viņa viegli iekļaujas ikdienā. Es esmu pret to, ka vajag caur sakostiem zobiem, par visām varītēm, ar disciplīnu, kas aizliedz sevi ieklausīties, vajag darīt, vienkārši darīt. Tas nav mans pieejams, jo es redzu un esmu pieredzējis caur vairākiem simt sieviešu pieredzēm un savu pieredzi, ka var caur mīlestību, var caur maigumu, var tā kā, teiksim, sievišķīgi atrisināt jebkuru savu dzīves izaicinājumu. Un tātad šodienas tēma - sarkanie karogi un mūsu ieplānotais mums pašiem priekš sevis. Mani sauc Inese Zvingevica, un es esmu prāta un zemapziņas transformācijas mentors. Un es tieši tāpat kā Linda nespiežu, nelieku darīt tikai tāpēc, ka vajag, jo es esmu pateikusi, ka manā plānā ir šitā te, tāpēc tev tā ir jādara. Bet nu, es droši vien, kad norādīšu uz tām lietām, ko tu negribi ieraudzīt un negribi redzēt, un kas tev, nu, varētu ļoti nepatikt. Ļoti bieži man klienti saka, man nemaz nepatīk tas, ko tu man saki. Bet es domāju, ka Linda, tev jau arī ņemot vērā to, ka es pie tevis ierodos jau pirms sesijām, jau raudoša, es domāju, ka tu to arī diezgan bieži dzirdi. Tātad, jā. Vienkārši es varu īstenībā pateikt, beigo noslēpumu, mums ir jubilejas epizode, ja?
Mēs varam atklāt noslēpumu, ka mēs abas divas esam projektori. Un projektors nestrādā caur spiešanu un grafikas sastādīšanu un izpildīšanu, un tev ir jādara tā kā es tev pasaku, jo mēs jau jūtam, ko tam otram cilvēkam vajag, un mēs jūtam, kur tas gļuks tur slēpjās un tam līdzīgi. Tā kā, Es um, piebildīšu, mēs abas esam mammas bērniem, un mēs zinām, kā apčakarēt zemapziņu. Nespiežot, kāpiet, kāpiet un iekļūt caur sēdes otru pusi. jā, es domāju, projektors un mamma, Mamma tas jau daudz ko. trīs dēliem, mums abām ir trīs dēli. Tā kā mēs esam kačātas. Jā, un teiksim, tas, ko es varbūt nesapratu, kad es mācījos vienu no savām tehnikām, ir tas, ko es tagad īstenībā ļoti, ļoti augstu novērtēju savā darbā. Un tā tad mana integrālās acu kustības pasniedzēja, viņa teica, ka you have to be stronger than your client's problem. Un tas patiešām tā ir, un tas patiešām ir ļoti, ļoti nozīmīgi, ka tas speciālists, pie kura tu aizēji, ir spēcīgāks par tavu problēmu. Jo reizēm man nākas saskarties ar klientiem, kas saka, es aizgāju, es pastāstīju, kas ar mani tur notika, un man liekas, ka tā psiholoģe vai terapeits vai pie kā es tur biju, ir traumēti tagad un vairs negrib ar mani strādāt no sērijas, jā. Jo, nu, tā enerģija jau ir jūtama. Tā kā, jā, ir iet cauri visādām pieredzēm, ir daudz kas darīts, risināts no pašai uz savas ādas, es domāju, to arī es saku par mums abām, kad mēs neiesakām neko tādu, ko mēs nebūtu tā kā pieredzējušas, un speciālisti vai tehnikas, vai, nu vienalga arī, ja mēs pēc gada sāksim dalīties ar receptēm biespienmaižu, tās arī būs tādas, kuras mēs esam pārbaudījušas uz darbībā uz sevis, nu, vai uz tiem bērniem. Un, Reiz klientiem, bet pārbaudīt. Galvenais noteikti ir pārbaudīt. Jā, tas ir, jā, nu tā, redz. man liekas, es esmu redzējusi un pieredzējusi, nu, diezgan plaši. Es pat nevaru šodien iedomāties, kas ir tas, kas man varētu tā, nu, pārsteigt. Bagātīgs pieredzi, un tas ir tas par to, ka spēt, pat ja tas kaut kas ir, pat ja tas ir kaut kas jauns, tikai spēt uz to paskatīties tādu atvērtu un nevis ar nosodīšanu, bet ar tādu atvērtību, un tas ir tas, Mhm. ko, nu, kur mēs pašas esam augušas un augam, vai ne? Par to, ka mēs skatāmies no dvēseles plāna, no augstākas perspektīvas, un tur viss ir. Tur viss ir tieši tā, kā tam ir jābūt. Un tas ir tas, ko mēs cenšamies arī citiem cilvēkiem, klientiem, arī caur šo podkāstu nodot, ka nu, nav nekas tik briesmīgs. Tas briesmīgums ir tas, ko mēs paši sev iekšā esam uztaisījuši, tas, ko mums sabiedrība ir uzmetusi virsū, kad šādi ir briesmīgi. Bet priekš dvēseles tas ir, oh, my God, es spēju kaut ko tādu pieredzēt, un, wow, un kā es tikšu ar to galā. Un vispār tas ir tik nenormāli, amazing, interesanti priekš dvēseles. Un to saprast, tas ir vienkārši tā kā zelta karotīte. Tā būtu Jā, un saprast. tas nenozīmē, ka tavā realitātē tev liekas, oh, my God, cik superīgi Mm. šitas notika, un tur tam līdzīgi, ja. Tas to nenozīmē, bet, nu, tomēr tas piešķir drusciņu to, ka, ok, es nesaprotu, kāpēc, bet, nu, acīm redzot, es esmu šito izvēlējusies, un, jā, nu, citi, teiksim, to uzskata par tādu brushing off, ja, kad, ai, tas jau tur nekas īpaši nav, tu jau šito izvēlējies pat vainīgi. Tā nav nemaz, bet tas īstenībā bija viena no tādām spēcīgām atklāsmēm, apjausmām,
Tad, kad man tas vīrs bija nomiris, un tad, kad, nu, bļāviens, nu, viss bija vilnīgi lupatās, un tad, kad es tā kā jau iekritu atkal upurītī, nu, kāpēc es, nu, kāpēc man, nu, bļāviens, nu, what the fuck, vienkārši, nu, kas tas par sviestu, um, tad tas atgādinājums, kad es nezinu, kāpēc, es nezinu, kāpēc, bet es esmu šito izvēlējusies. Un, ja man šitas ir jāpārdzīvo un jāpiedzīvo, nu tad, nu, ok, nu, neko es nevaru izdarīt. Pati vainīga, tad sēdi un priecājies tagad par savu izvēli. Un, jā, nu, tas ir īstenībā ļoti interesanti, jo mūsu attiecībās ar vīru man vienmēr likās, ka es nomiršu pirmā. Nu, droši vien pagājušā pieredze kaut kāda, un tagad bija Viņš jāpiedzīvo gribēja otra viņam puse. ieriet. Tiec, tu tagad viens pats galā ar visu. Tā kā, jā, šīs bailes kaut kādas ir bijušas klātesošas, bet jā, lai cik tas varbūt kādam liktos, ne, nu, galīgi kukū, nu, kā tas var būt nomierinoši, bet bija. Tie, kur es Um, gribētu piebilst, ka manā tādā, nezinu, sistēmā vispār nav tāds vainīgs vai nevainīgs. Nē, es esmu vainīga, kad es tur to esmu kaut ko izvēlējusies. Nē, es esmu vainīga, vai nekāds cits ir vainīgs. nu jā, nu tas Manā vainīgs, tas leksikā tā kā bija. es cenšos vispār nelietot tādu vārdu vainīgs, vienkārši kāpēc es šo gribēju pieredzēt, kāpēc man šo vajadzēja pieredzēt, kāpēc tev vajag šito pieredzēt. Tā bija tas vainīgs. Nē, Es, tas nav par es tevīm. Es paskaidrošu, vienkārši ja vispār saku tas tā, bija ka pirms 5 gadiem, kad es tā, nu, pa nopietno vēl tā kā nebiju ķērusies klāt darbam ar sevi, un, nu, tagad es vienkārši atkārtoju tos vārdus. Nu, šodien es jau droši vien runātu savādāk, jā, bet jā, nu, tad, kad nav tie tūli, nav tās pieredzes, nav informācijas, ko man tagad ar sevi vispār darīt, kā man sev palīdzēt, nu tad, nu, protams, arī daļa, starp citu, no sērām ir meklēt vainīgos un no procesa, ja, kurš ir vainīgs un kāpēc un par ko man šitas un bargaining stage, kad, nu, vot, ja es būtu darījusi to, varbūt būtu savādāk, un tā kā, nu, tur. Nu, sēras tas ir vispār out of context, jā, un parasti tāds ļoti spēcīgs transformētājs. Tā kā viens no karogiem, uz kuriem mēs, nu, tagad ar tagadējo prātu, nu, es saprotu, ka mēs tiešām uz to parakstamies kā dvēseles, tāpēc, ka tas ir viena no spēcīgākajām transformācijām kļūt par māti un nāve. Tā kā, nu jā, nu jā, kaut kā tas tā. būs veselīts, ir izvēlējušās tādu, kā un kolēģi teica, tie scenāriji, ko mēs tur esam sarakstījuši, vislabākie producenti tur Holivudā vienkārši nobalda. Ko tik mēs tur paši neesam sev ieplānojuši, paredzējuši. Jā, un tagad nākam un skatāmies, nu kā tad sanāks? Mm. Tad ir tā, kā mums sanāk. Ķersimies dziļāk, iesim dziļāk tēmā, ja šodienas. Iesim, nu, kura grib sākt? Ja tu gribi pauzēt, tu man droši saki, es varu pastāstīt par saviem karogiem, vai tu gribi Es vienkārši močīt pirms tu sākšu. pārdomā? Nē, nē, viss kārtībā. Tā ir tā kā, jā. Ja man liekas, ka es jau viņu esmu tā kā izdzīvojis, pārdzīvojis un jau tā kā izstāstījis. Man viņš tiešām tā kā, tas nav tā kā triggers vispār vairāk, nav Mhm, vienkārši es jau biju piemirsusi, man vajadzēja tā kā atsvaidzināt atmiņu par to. Tas tiešām ir ļoti jau integrējies iekšā. mhm. Un tad es jautāšu tev. Skatītāji, vai tev ir bijis kādreiz jautājums, vai vispār jēga ir iet izaugsmē? Vai esi saņēmis šādu jautājumu no ģimenes, jo varbūt kādam nav tā pārāk patīkamā pieredze, jo man bija arī tieši kliente, kur viņa saka, māsa ieveda
izaugsmē, un pati vienkārši paņēma cepuri gaisā un aizpirta uz pasaules otru malu. Un visus tā kā kaut kādā veidā ievilkt tādā izaugsmē, bet, ja tā no malas skatās, tad tā tiešām tāda, nezinu, tāda spēlēšanās varbūt, nezinu, tā nav tā, tāda izaugsme tiešām burtiskā nozīmē izaug, bet, nu, zin kā, šodien tā vārds, tas izaugsme arī vairs neko nepasaka. Mm. Tas ir tas, kā mēs to, kā es to redzu, izaugsmi ir, ka tu mēģini saprast, mēģini ieraudzīt to lielāko plānu. Tas ir būs tas vārds, ko es lietošu vārdam izaugsme. Jo daudzi to izaugsmi, viņu nu, tā kā tu sāk kaut kādu jaunu spēlīti ar jauniem noteikumiem un nosauc to par izaugsmi. Tā gluži nav tā, ko es saprotu ar vārdu izaugsmi. Izaugsmi, kad es skatos, meklēju, izzinu to augstāko perspektīvu visam. Tātad, vai ir jēga iet izaugsmē, vai ir jēga meklēt citu jēgu nekā, pieņemsim, darbs, mājas un bērni un viss Iztekšana. iztikšana, vai ne? Es domāju, ka daudzi ir sastapušies ar šo jautājumu vai nu priekš sevis, vai nu no kāda ģimenes locekļa, ko tu tur ņēmies, ko tu tur ej, ko tu vandies tur par iepriekšējām dzīvēm un tādā garā. Un lūk, tagad es padalīšos ar savu izaugsmes ceļu. Un mani uz izaugsmi aizveda tieši iekšējā vēlme kļūt par labāku mammu. Savā ziņā varbūt arī vēlme, tas iekšējā sajūta, vēlme darīt kaut ko jēgpilnāku nekā būt par mammu, jo savā laikā man tas ļoti, ļoti piepildīja. Bet, bet vienā momentā es sajūtu tādu tomēr tukšumu tajā, kad es esmu tikai mamma. Nu, tā kā nu, tā kā projektoram tas ir, nu, tā kā tie, kas ir projektori, tiem būs daudz skaidrāks, par ko es runāju, vai ne? Jo, nu, kādu laiku pietika būt par mammu, bet tad es sapratu, ka man ir, nu, tā kā prasās kaut kāda lielāka jēga dzīvei. Nav jau tā, ka mums Viktoram bērniem vajag, lai viņu jēga novērtē, un mammas, jo kurš tad novērtējam. novērtē mammas bērni pēc 20 gadu vecuma novērtē Nu, es mammas? domāju, ka pēc 20 vēl nē, bet uz 30, 40 sāk novērtēt. Bet baigi ilgi jāgaida tad ir. Un jā. Un tad manam tam izaugsmes stāstam ir tā kā redzamā daļa un neredzamā daļa. Redzamā daļa ir tā kā pasniedzēju, nesāksim ar to, ka transformācijas kurs viens, transformācijas kurs divi, tad uzreiz nāca pasniedzēji. Pēc pasniedzēja kursa nāca reinkarnacioloģijas kursi, tad nāca bišķīt netik skaisti, bet arī atnāca akaša hronikas un viss, nu tā kā. Ar visu to, ka es nebiju strādājoša, es nezinu, reāli nezinu, kur es to naudu tiem visiem kursiem, nu tā, kad man atskaitīties būtu tur, kur es viņu dabūju, bet tas bija tas, kad man vienkārši salikās. Visu laiku kaut kā Mm. salikās, tā kā tāds sarkanais paklājs izklāts, un tā kā, oh jā, tad es esmu uz pareizā ceļa, vienkārši tāds sev tā kā mierinājums. Un tad ir šīs pašas izaugsmes, tā kā neredzamā daļa, kas man atklājās šī gada kaut kāds janvāris, februāris, parādījās, kur vienā dienā mēs bijām, mēs bijām pirtī. Mēs sākās laikam ar to, ka es kā pasniedzēja sajūtu, ka es varētu arī saviem bērniem beidzot mācīt to elpošanu, kad elpošana nav tikai tās enerģijas elpošanas, ka tur ir jānoguļās un tad tur iet procesos, ka varētu vispār to elpas potenciālu arī mācīt saviem bērniem, ko es pirms tam tā kā man nebija fokus uz to. Un tad mēs sākām vairāk pievērsties elpai un sākām pirms miega elpot vai pirms kaut kādiem svarīgākiem notikumiem tā atslābinošās elpas. Un tad mēs uztaisījām vēl kaut kādu pirts, tādu maratonu, kur mēs gājām kaut kādas 5 dienas. Es neatceros, kurā tas dienā notika, bet nu, kaut kāds vairākas dienas pirtī vēl gājām. Un pirts tiešām ir tāds ļoti
arī transformējošs, tā kā tāds portāls, tu ieej cits, iznāca pavisam cits ārā. Un vienā dienā tieši pirtī mans 8-gadīgais dēls pilnā nopietnībā saka, un es vēl šodien atceros to viņu balsi, tā nebija bērna balss, tā bija tāda tiešām tā, tāda dvēseles iekšējā balss. Viņš saka, mamma, es ar jums kopā esmu 4 gadus, viņam ir 8 gadi. Kādus 4 gadus? Tā, nu labi, kā tu zini? Kāpēc tu tā saki? Nu, kas tur ir Mm. tāds? Un tad viņš man saka, es vienu rītu pamodos, kad man bija 4 gadi, un es nesapratu, kur es esmu, bet es tā paskatījos un pie sevis nodomāju, well, need to live with it. Tā, ok, labi. Nu, tā, interesanti. Un tad jau, protams, viņam jautāja tur vairākus jautājumus un tādus, un jo es vairāk jautāju, jo viņam viss, viņš, nu, tā kā viņš atnāca atpakaļ savā ķermenī, un tad no tās loģikas viņam nebija atbildes. Mm. Jo tas tāds connections dažreiz, jā, viņš ir tāds, varētu teikt, īslaicīgs, vai ne? Kad vienkārši tādu mesiģu nodot, tad jau, Mm. ka sākās tur tā kā, jo man jau arī pieslēdzās tā kā, kāpēc, ko es esmu nepareizi izdarījusi, ko tad es tādu, ka tagad viena, nu, tā kā, labi, man Aizbaidīja projām dvēseli. Jā, nu tā kā man šitas nav tā kā jaunums, es zinu, walking dvēseles un tāds, bet tur parasti notiek kaut kādas avārijas. Tur vismaz kaut kādai saslimšanai jābūt, vai nu kaut kādai pustraģēdijai, ja ne traģēdijai, vai ne? Bet es tā domāju pirms 4 gadiem. Nu, taču nekas nenotika. Nu, pilnīgi, nu tā kā, labi, es sāku iet izaugsmē, bet so what, kas ar to? Um, Protams, manā galvā bija tūkstošiem jautājumu, kas. Bet es tam bērnam tā kā kaut ko pajautāju, viņš man kaut kādas atbildes interesantas. Es viņam prasīju, laikam, es viņam prasīju, kur tad palika tā dvēselīte, Mhm. ja tu atnāci te? Viņš saka, aizgāja pie manējiem. Mm. Tajā mirklī tas bija bišķīts, bet pēc idejas jau tā ir. Viņš atnāca no turienes, un tā dvēselīte aizgāja uz turieni. Tikai tie Mm. manējie, nu, es zinu, ka pēc tam mēs runājām, viņam arī, nu, pēc tam es nezinu, ar ko viņš tajā momentā varbūt nāca tīrāji. Bet tad, kad pieslēdzās prāts, nu, tā kā bez mazā viņam likās, ka viņš tā kā ar ģimenēm ir samainījies. Mm. Tas nebija tas. Um, Protams, es ņēmu savus tūliņus, tūliņus lietā, ja. Un, bet tas ir tas, ko mēs bieži runājam. Cik daudz mēs varam paši sev palīdzēt? Pat esot speciālisti kaut kādā jomā, nozarē, tajā satraukumā noteikti ne best of the best. Bet, jā, es noliku bērnu gulēt, tad es aizgāju atpakaļ uz pirti un uzdevu jautājumu, kas tad ir, kas tad tur ir noticis? Vai kāpēc un kā? Vienīgais, ko es tā kā sajūtu, bija tas, ka tiešām es paņēmu viņu 3 gados un 5 gados. Un tā kā par cik tas 4 gados notika, nu tā kā tāds rezervīti, tā kā 3 un 5 gados. Un es jūtu, ka ir pilnīgi atšķirīga enerģija. Un tad es paņemu viņu 8 gados, kā viņš tajā dienā, un 5 un 8 ir līdzīgas, vienādas enerģijas, bet 3 ir atšķirīgas. Un šeit nav par to, ka viņš ir izaudzis, jo nu, 3 un 8 jau dabīgi ir, vai ne, atšķirīgs. Tas Mm. nav par to. Tas ir pilnīgi, nu, tā kā varētu teikt, nu, atšķirīgs. Te gribas teikt, diametrāli fizikā es nemanīju, ka viņam diametrāli nomainījās enerģija, bet tur smalkajā plānā bija pilnīgi cita enerģija. Nu, es nezinu, tā kā zaļš un dzeltens vai zaļš un zils. Bet es domāju, ka vai tu vispār, nu, tā kā dzīvojot tik tuvu ikdienā blakus, vai vispār var pamanīt to enerģijas nomaiņu? Tik Tāpēc, maziem kad, bērniem, nē, jo viņiem ir mūžīgās krīzes, 2 gadnieku krīze, 3 gadnieku krīze, 4 gadnieku, mm, 5 gadnieku. Ja es saku, ja būtu tā, nu, teiksim, fizikā, tā diametrāli, ka viņš tur, jā. bet, nu, skaties, šodien ir tā kā astroloģija jau attiecās uz ķermeni, ja?
Tas Mm. ir tā kā viņš ir ķermenis tik un tā paliek auna zīmē. Nu, Mm. tad tu, nu, tā kā kaut kas jau tur pamainās, bet es saku, tik, nu, tā kā lielam cilvēkam tu vari kaut kā vairāk, jo viņam ir tā kā nostabilizējusies Mm. psihe, nostabilizējies, nu, viss, kas ir, tu viņam Mm. vari vēl tā kā mēģināt kaut ko atkost, ja, kur viņš tur samainījās, bet četrgadīgam bērnam, bet tu klausies, kas bija par notikumu, ko es, nu, tā kā pēc tam tikai sāku vilkt kopā. Tas bija ap tiem 4 gadiem. Protams, ka Mhm. es neatceros precīzi ne datumu, ne dienu. Tā kā nākošais varbūt jāpieraksta. Bet ideja tāda, es aizēju viņam pakaļ uz bērngārdu, un viņam audzinātāji saka, Donā, tev mamma atnāca pakaļ. Viņš saka, tā nav mamma, tā ir Linda. Mm. Tajā mirklī es tā, ok, interesanti. Mēs ģimenē, nu, Mm. tā kā, nu, viņi zina, kā mani sauc, bet neviens bērns nekad mani vārdā nebija saucis. Nu, tā kā, Mhm. tas nav mums ģimenē pierasts. Bet atkal ir 4 gadi. Tas ir tas periods, vairāk vai mazāk, kad viņš atdalās vēl Mm. vairāk no mammas, ka viņš saprot, ka Mhm. mamma ir kaut kas vairāk un ka mammai ir vārds, Mm. un ka viņam ir vārds, un brālim ir vārds, un tētim ir vārds, un tādā veidā. Tas bija mans izskaidrojums priekš tā mirkļa. Tagad, Mhm. kad es skatos atpakaļ, tas savelkās, vai ne? Savelkās, kad es viņam tajā mirklī nebiju viņa mamma. Tagad, jā, tagad nav problēmas. Es esmu mamma, jo viņš jau tos 4 gadus ir, tagad jau Mm. 5, vai ne, apbružājies ar mani. Jā. Bet tajā mirklī bija tāds, ok, un tas bija diezgan tāds, nu, pusgada periods, kad viņš man sauca, un bērngārzā viņam vairs neteica, mamma atnāca, viņam teica, Linda atnāca. Un tajā pašā laikā viņš, mazais brālis gāja tajā pašā bērngārzā, un mazajam brālim arī, un man ir tāds, viņam es neesmu Linda. Tas Jā. ir Donātam kaut kādu periodu, bet arī vairs ne. Kaut kādu periodu es biju Linda. Un tas tā kā Mhm. baigi make sense. Par cik man pašai nenāca paskaidrojumi, kas un kā, tad es sazinājos ar savu kolēģi un lūdzu viņai palīdzību. No sākuma viņai prasīju, vai viņai ir kaut kāda tāda pieredze un kas tur ir. Un tad viņa saka, viņa var paskatīties, saka, kronikās, kas tur un kā. Un tad nāca puzles nākamais gabaliņš, ka viņa redzēja, ka man bija, es pat tagad nesaprotu, no kur gala sākt, bet ideja tāda, ka Sarkanie karogi atceries tēmu, ja? Varbūt tas palīdz jā, saprast galu. mhm. Viņa ziņa bija tāda, ka tā dvēselīte, ka tur tiešām, nu, viņa apstiprināja, teiksim tā, viņa apstiprināja to, ka, ka tur ir, ka, nu, tā kā, kad ne viņš jūg prātā, nē, es esmu galīgi čuk čuk, ka Mm. tā ir patiesība, ka dvēseli, tur ir nomainījusies dvēselīte, un, kad viņa redz, kad es elpoju, kad es esmu kaut ko atstrādājusi, un es biju ieplānojusi sev sarkano karogu, savu bērniņu zaudēšanu. Un arī tai Mhm. dvēselītei bija, viņa bija atnākusi tikai ar 4 gadu enerģiju. To es pati redzēju, pēc tam vēl, nu, tas, ko es tagad stāstu, ir, nu, tā kā, nezinu, nedēļas tāds, pusotras nedēļas iešana dziļumā, kur es pati pieredzēju, sajūtu, ka tā dvēselīte bija atnākusi ar 4 gadu enerģiju uz 4 gadiem. Un Mhm. viņai bija baigi forša tā pieredze, ka viņa padzīvo, un tad viņa aiziet, piepilda to, kas viņai nebija piepildīts. Un man atkal tas bija kā sarkanais karoks paredzēts, un tad veselīte aizgāja. Bet kāpēc? Tad viņš vēl joprojām ir dzīvs, vai ne? Mhm. Jautājums ir. Um, Tas bija tinot to bildi atpakaļ. Tātad tas ir pirms 4 gadiem, kad bija jūnija mēnesis, un mani uzrunāja viena lekcija tieši ar Jānu Brūnu par to, kā mēs ietekmējam savus bērnus. Cik ļoti mēs vienkārši savas bērnības traumas neapzinoties
vienkārši projicējam uz bērniem, un viņi kā sūklīši saka, ah, mamīte teica tā, tā, tad tam jābūt tā. Mamīte teica šito, mamīte izdarīja šito, un mēs vācam, un beigās, o, ko tā drāņķa mums tur iedevusi? Un es redzēju, cik es ļoti esmu nofēlojis ar saviem vecākajiem bērniem, un jaunākie bija salīdzinoši mazi. Visas cerības mainīt kaut ko un darīt lietas labā. Un Jānis Brūnam sākās transformācijas kurs 1. Jūnija mēnesis. Tuvojās vasara. Mums skola ir līdz tur, 20. jūnijam. Mhm. Tuvojās vasara. Vasarā, kurā mēs braucam visi 5, 6 atvaļinājumā. Um, Iet kursos, kur ir katru dienu kaut kas jādara, un vēl sestdienās jāelpo. Nu, diezgan tā drosmīgi vai neapdomīgi. Bet ir Mhm. opcija iet tos pašus kursus septembrī. Visi jau ir aizgājuši skolā, man laiks sev, es varu. Bet man iekšā visu laiku kaut kas nemierīgi dīda, un es noreaģēju tajā reizē un paņēmu tos kursus jūnijā. Nu, neloģiskākajā laikā ever, Mhm. bet es viņus paņēmu. Es izgāju to, uzreiz man nāca transformācijas kurs 2, jo, ja es būtu gaidījusi septembri, tad nākamais transformācijas kurs man būtu jāgaida kaut kāds pusgads vai pat gads. Mhm. Un automātiski līdz tam man vēl jāgaida pasniedzēja kurs vēl gads. Man tas muki salikās. Un tagad man saliekās viss kopā, tas, ko man Anna stāstīja, un viss ir tajā augustā. Tas notika, tam bija, nu, nezinu, vai paredzēts, bet tā maiņa notika kaut kādā augustā. Mhm. Tā bija vasara, kad mēs neaizbraucām. Es tagad domāju, un tagad es redzu to bildi savādāk. Tā bija pirmā vasara, kad mēs neaizbraucām uz Latviju. Mhm. Jo es runāju ar diviem speciālistiem, kas tieši par šo jautājumu, un abi man apgalvo, ka tā ir akmeņaina pludmale. Mums Mhm. Norvēģijā ir akmeņi, bet nav akmeņaina. Mums ir tā kā varbūt akmens gabalā, Mhm. un tad aiziet jūra, bet nevis akmeņaini. Akmeņainas pludmales ir Latvijā. Mhm. Varbūt tieši tas, ka mēs neaizbraucām uz Latviju, jo tieši tam bērnam pase beidzās tajā gadā, un mēs dabūjām kaut kādā augustā tikai pierakstu viņam, nu, Mhm. vai pat septembra sākumā, vēstniecībā. Un mēs dēļ tā neaizbraucām uz Latviju. Varbūt ka tas bija tas pagrieziena punkts defaultā, nu, fizikā. Es runāju Mhm. fizikā. Smalkajā plānā pagrieziena punkts bija tas, kad es sāku strādāt ar sevi, un transformācijas kursa otrā daļa ir par dzimtu. Man Mhm. ļoti atnāca, ka tas bija par dzimtu, jo šī dvēselīte bija viens no dzimtas, nu, viens no vecvecākiem, kurš bija pārdzimis, kurš atnāca pieredzēt to, ko viņš nebija pieredzējis, tā kā ģimenes tādu lielu kuplu pasākumu. Un es caur to, ka es tur atstrādāju kaut ko caur dzimtu, un tas, kad es vispār sāku tajā kursā iet arī jūnijā, ja es nebūtu gājis tajā jūnijā, tad augusts būtu tas sarkanais karoks, kur es septembrī točna kaut kur būtu aizgājis, kaut kur meklētu kaut kādu dzīves jēgu, dziedinātu Mhm. sevi, ārstētu un vēl visu kaut ko, vēl visu kaut ko darītu. Bet es atdzirdēju savas dvēseles iekšējos čukstus, un tas ir kāpēc vajag savienoties ar savu dvēseli. Kāpēc vajag attīrīties no visa, ko mēs varam attīrīties? Ir tāpēc, lai mēs sadzirdētu, jo tie sarkanie karogi ir tā kā lost call. Mhm. Pirms tam mums ir ding, ding, paskaties, reku, varbūt tu aizēji izdari šito. Ai, nē, un tad ir tas moments, kad mēs sagaidām to bum, bum, un viss. Nu, tad, nu, tur nav, to mēs nevaram nedzirdēt. Mhm. Un, jā, tad veselīte aizgāja, un tās vietā atnāca, nu, tā kā savā ziņā apžēlojās, bet ne jau tā aiz žēluma, bet aiz
aiz mīlestības un aiz tā labā darba padarītā, ka man vairāk tas nav jāpieredz, jo es sapratu. Es esmu uzkāpusi uz savas taciņas, es eju un daru. Un man jau pēc otrā, nu, tā kā otrā kursa man jau bija, ja pirmajā man vispār kāds pasniedzējs, nopietni, nē. Nu, man tur pa priekšu sevi tur jāsaka, ko es citiem. Tad 2. augustā man jau bija tāds, jā, es varētu būt pasniedzējis. Nu, bet rokas kājas trīcēja, drebēja, bet es varētu, es mēģināšu. Un, lūk, tas bija tas, kas, jā, man tā pieredze vairāk nebija jāpieredz, un tāpēc viņa vietā ienāca cita dvēselīte, ar ko man ir citi līgumi, eh, Mhm. cita sadarbība. Viņš nāk kā mani atbalstīt. Mums ir lieli, lieli uzdevumi kopā. Un tas ir tas moments no vienas puses, tā kā forši, bet no otras puses arī forši. Bet tur nāk papildus tāda, nu tā kā, pagaidi, ja tu šito varēji, tad tu ņem šito uzdevumu, šito tu arī tiksi galā. Un tas nav lafā laist uz dīvāna. Tas ir piekrist podkāstam, tas ir piekrist uzstāties konferencē. Un, jā, un tad, kad es šito biju ieraudzījusi, sapratusi, man nāca piedāvājums uzstāties konferencē. Un man bija tāds, blīns, man ir bail teikt nē. Es nekad Mhm. neesmu dzīvē uzstājusies vairāk, kā saka, cik cilvēku ģimenē? 6 cilvēku auditorijā, ja? Nu, labi, ģimenē tur 10, 20, ja, kad tur savācās. Bet tas ir Mm. maks, un tieši savēji, un tas ir, nav par sevi stāstīt, tas ir pavisam kaut kas cits. Bet tas nekas, bailes teikt nē, jo es pēc šitā, es zinu, kas var noiet greizi, kad es saku savām iespējām nē. Man bija vairāk bail teikt nē, nekā teikt jā un darīt to, ko es nekad dzīvē neesmu darījusi. Un tad ir jautājums, vai tiešām izaugsmē iet ir jēga? Es saku jā, un tagad, nevis rītā, nevis tad, kad bērni izaugs, jo tava izaugsme var būt svētība gan tev, gan tavai ģimenei. Un šis stāsts pierāda, ka nevajag atlikt kaut ko uz vēlāku, kad es izdarīšu šito, sasniegšu šito, ej un dari tagad. Un tās ir savienojamas lietas dzīvē. Un neviens nesaka, ka tev ir 24, 7, jāmeditē vai, nezinu, jādziedina sevi. Visam ir, nu, tā kā tas viss ir iekļaujams. Un sev palīdzēt, tas ir must have. Bet sev palīdzot, mēs varam vēl palīdzēt. Iedomājies, cik cilvēkiem es aiztaupīju sāpes Mm. un sēras. Tā ģimenei, nu. Mm. Un es negribu iedomāties, un nevaru iedomāties. Jo tas ir pats drausmīgākais, ko māma var darīt, pieredzēt savā dzīvē, ir zaudēt savu bērniņu. Bet, laikam, ja no dvēseles perspektīvas skatoties, nu, ja tu savādāk, mīļā mamīte, nesaproti, nu, tā kā ne jau tā kā citi, ja? Ja tu nesaproti, tad mēs tev šito ieliksim. Gan jau, ka Nu jā, bet tas jau nekad nav tikai pati jau, par vai ne? tas. Ja tu nesapratīsi, tad šito tu točni sapratīsi. Šitien tu točni sāksi kaut kā savādāk rīkoties, savādāk domāt, meklēt kaut kādu lielāku jēgu tajā visā. Mm. Cik daudziem cilvēkiem tā tas vienkārši ir? Nu jā, bet tas, nu, lai nerodās pārpratumi, nu, nevajag uztvert to tiešām kā kaut kādu, ja ir sanācis zaudēt bērnu vai grūtniecību vai vienalga kādu, tas nav sots tev, jo tur ir iesaistīts tāpat tās divas dvēseles, ja.
Un tas nav tikai un vienīgi par tevi, nu, vismaz es ceru, jo es iesoļoju pa loģikas taciņu savā sarkanajā karogā vienkārši brīnišķīgi. Bet pirms es eju savējo, vai tu pabeidzi, vai tu kaut ko gribi vēl piemetināt? Nē, šis man liekas ir tāds, tas ir main idea. Gan jau, ka kaut kas nāks vēl pa ceļam augšā, bet Mm. galveno domu es nodevu. Jā, tur bija, nu, tā kā detaili par to dvēselīti, bet, jā, nu kā, galvenā doma ir nodot. Jā, tu vari tagad padalīties ar Mhm. savu stāstu. Nu, jā, lai mums nesanāk 4 stundu podkāstīņš, bet nu jubilejas Why taču. not? Um, jā, ja mēs būtu sekojuši tam, kā mēs domājām, kā mēs rakstīsim podkāstu, tad šis jau būtu nākošā gadā tikai 10. Ieraksts, vai ne? Bet redz, kad mēs paklausījām savai iekšiņai un ir šogad. Ok, nu, mans sarkanais karoks. Um, Mans sarkanais karoks noteikti bija vīra pēkšņā nāve. Jo nu, ir tādas nāves, kas ir paredzamas. Nu, kad saslimst kāds vai nu, kaut kas tur, nezinu, tur notiek, un tad tu skaidri zini, jā, šis cilvēks nomirs. Uh, Pilnīgi no skaidrām zilām debesīm. Um, Viss čau sveiki, aizved, paliek slikti, aizved uz slimnīcu un nekad vairāk dzīvē neredzu. Un, jā, nu tās laikam ir visdebilākā nedēļa manā dzīvē, kāda vispār ir bijusi. Šie pusnakts zvani ar reanimācijas nodaļām, lai saprastu, kas ir un kas nav. Pirms tam zvani ar ārstiem, sakot ārstiem, ka jūs darat nepareizi, tāpēc, ka tas, ko jūs darat, tam nav vispār nekāda pamata, un ārsts atbild, nu, jūs jau sieva, jūs jau visu kaut ko teiksiet. Um, nu, tā, nu, respektīvi to, ka viņam bija jāaiziet, un es viņu nenogalināju ar savu sarkano karogu, tas man ir skaidrs, jo viņu vienkārši 3 dienas ar nepareizu diagnozi mēģināja ārstēt. Un pēc 3 dienām aizveda uz citu slimnīcu, kur uztaisīja operāciju, no kuras viņš nepamodās. Un tā kā nu, tur man ir skaidrs, tas viss nav uz mani un maniem karogiem. Tam tā bija jānotiek. Bet jā, nu kāds tad bija kāpēc man liekas, ka tas ir kaut kas ar mani tur sakars no sērijas, ja? Tas, kas man likās domāties, ka tas ir sarkanais karoks, ir tas, ka tās dienas rītā, kad vīru aizved uz slimnīcu, mēs sarunājām un norunājām, kāds būs mūsu dzīves plāns. Mums abiem diviem bija citi blakus projekti, neskaitot manus tur 11 biznesus, ko es esmu pirms tam taisījusi, tur kūku cepšanas un tur tēkreklu biznesu un vēl nezinu kas, jā. Kurš tad nav tēkreklu biznesu taisījis? Un vēl pagaidām ne. Tas dienas rītā mēs norunājām, ka mēs strādāsim pie mūsu lielo visu savu tātad enerģiju un laiku, mēs liksim iekšā mūsu kopējā uzņēmumā, kas nodarbojās ar mājaslapu taisīšanu. Vīrs taisīja mājaslapas, dizainu, bordpresiņš, es taisīju mājaslapām SEO. Ļoti brīnišķīgi, makes sense, palīdz cilvēkiem, vajag biznesam, lieliski. Viņam vēl tur bija papildus, viņš dators laboja un mūziku taisīja elektronisko, un man bija tur coachings kaut kur tur backgroundā karājās, un mājmācība bērniem un tam līdzīgi. Un, respektīvi, mēs norunājām konkrēti, viss šitas ir tas, ko mēs darīsim savā dzīvē. Un tās dienas vakarā es
sapratu, ka tas nav tas, ko mēs darīsim savā dzīvē. Nu, labi, to es sapratu tikai tad, kad viņš nomira, ja? Ka tas noteikti nav tas, ko mēs darīsim savā dzīvē. Bet principā, nu, tas man vēlāk salikās kopā, kad, nu, kā tas tā var būt, kad no rīta tu vienkārši pasaki, šitas ir tas, ko es darīšu ar pārliecību, vienkārši iecementētu, un tad tev pasaka, hello, nē, to tu nedarīsi, darīsi kaut ko citu. Un, nu, ok, nu, kas tad ir tie karogi, kas ir pirms tam bijuši, ja? Un kāpēc tad es sevi, nu, intuīcija taču, nu, tā kā droši vien labi attīstīta tomēr, vai ne, un kāpēc es neieklausījos tajā intuīcijā? Um, nu, tātad, ja es pieņemu, ko es pieņemu, ka es vienkārši tiku novirzīta šajā darbošanās jomā, kurā es esmu šobrīd, palīdzēt tātad cilvēkiem trauksmes, traumas, bailes, fobijas, visādi brīnumi, kas traucē dzīvot, kas ir, nu, tiešām, nu, nu, tas nav tāds saulainais darbs, tā kā, teiksim, kaučiem, ja, kad pie tevis atnāk un pasaka, es gribu tur sasniegt to, un davai tagad es tev uztaisīšu step by step, kā to sasniegt. Pie manis tiešām nāk cilvēki, kuriem ir grūti un smagi, un īpaši tiem, kuriem ir tuvinieks zaudējums. Nu, nu jā, nu, nav daudzi, nav daudzi, es pat teiktu, speciālisti, kas ir paši sev to atrisinājuši. Un tie, kas to nav atrisinājuši sev un nav bijuši tādā situācijā, nu, viņiem ir grūtāk tā kā izprast to cilvēku. Bet, nu, tas anyway. Neejot pārāk tālu tajās detaļās, es tiešām uzskatu, ka šis te sarkanais karoks man nolika šeit. Jo tikai pateicoties tam, es sāku ar sevi strādāt, jo man vajadzēja vienkārši saprast, kā sevi vispār salikt atpakaļ tā kā vienā gabalā no tām 100 driskām, kas ir vienkārši izkaisītas pa visurieni. Un kāpēc tad es to ātrāk neesmu izdarījusi? Nu, baigi vienkārši īstenībā, nu, pirmkārt, šīs tehnikas, kuras es esmu apgūst un ar kurām es esmu strādājusi, um, viņas ir salīdzinoši jaunas. Ir 15 gadi, 20 gadi apmēram, jā, šīm te tehnikām. Un, principā, viņas visas ir no ārzemēm, no Anglijas, no Nīderlandes, un viņas visas māca uz vietas. Un tikai pateicoties Covidam, cilvēki sāka meklēt veidu, kā var pelnīt arī nestrādājot uz vietas, un tikai pateicoties Covidam, visi šie te vecie buki, kas izstrādāja šo te tehniku, pirmie speciālisti, kas mācījās, viņi sāka meklēt veidu, kā strādāt internetā, un tikai pateicoties tam, es varēju iemācīties tieši tad to, ko man tagad vajadzēja, ko es tagad izmantoju. Un visu savu dzīvi es esmu interesējusies par psiholoģiju. Mans mīļākais žurnāls bērnībā nebija avīzīte laba, bet žurnāls Sveiks un Vesels, kur es lasīju par ebolas vīrusiem un cilvēku psiholoģiju un tam līdzīgām visādām lietām. Um, Man ir viena no manām nepabeigtajām augstākajām izglītībām ir ergoterapeits, ko es nespēju turpināt, jo tas bija pārāk smagi. Man 18 gadu vecumā, jā, šis te darbs ar cilvēkiem, kas ir pārsvarā traumatisku notikumu rezultātā zaudējuši spēju runāt, ēst, domāt, zaudējuši rokas, kājas vai spēju kustēties. Nu, tas man bija pat raku. Man katrs cilvēks stāsts likās kā drāma un traģēdija, un man likās, ka es pati vienkārši aiziešu pakārties, ja man ar to vēl būs jāsaskarās, jo, nu, tas bija par daudz 18-gadīgam skuķītim. Un man draudzene tajā pašā laikā teica, ko, kas tur nomierinies, viss kārtībā. Un par, par psihologu un psihoterapeitu. Psihologs man likās, ka ai, tas nav pietiekoši nopietni, vai kaut ko nopietnāk, vai kaut ko dziļāk.
tad psihoterapeits. Bet psihoterapeitam ir jāstrādā ar diagnozi. Un parasti diagnoze tiek atbalstīta ar zālēm. Un man nepatīk zāles, un man nepatīk ielikt cilvēkus kastītēs, un kastītes ir diagnoze. Un tāpēc es esmu darījusi, man liekas, visu under the sun, izņemot strādājusi par šo te jomu, kas man patiesībā interesē. Un mans pirmais bērns, tad, kad es ar viņu mācījos, jā, tad, kad es viņu gaidīju, tad es mācījos bērnu psiholoģiju. Un tas bija tā tad, nu, cik jau man bija 27 gadi, jā, tā tad tur 10 gadu vēlāk. Es sapratu, cik nenormāli man interesē tā psiholoģija un kā man tur tas viss patīk un tās smadzenes un kā tur tas veidojās un šitais un vēl nezinu kas. Un baigi superīgi. Bet, nu, es ar to neko nedarīju, tāpēc, ka atkal es negribu tur diagnozes un tam līdzīgi. Un pašai man bija nenormālā pēcdzemdība, tur kaut kāds tur baby blues uznācis, ja, kad vispār es aizmirsu visu par psiholoģiju un cilvēkiem un sevi. Un, jā, es vienkārši kolosāli sev pazaudēju tajā laikā. Um, Kļūt par māmu ir ļoti skaisti un brīnišķīgi kādam. Man tā ir pieredze, ko es ne pret ko nemainītu, bet Neatkārtot. nu, redz, es atkārtoju vēl divas reizes, bet tas jau bija savādāk. Tas pirmais ledlauzītis, kuram bija jāuzlauž visas manas traumas un vispārējais, lai es varētu kļūt par normālāku cilvēku pārējiem bērniem. Um, Paldies viņam. jā, viņam tiešām paldies. Un tas bija ļoti transformējoši. Respektīvi, jā, es sev pazaudēju pilnībā. Es nesapratu neko, ne rīt, ne vakar, un jā, tas bija tiešām diezgan traks laiks, un es atbildību uzņemties par savām uzvedībām vispār, un domām un rīcībām sāku tad, kad es paņēmu bērnus mājmācībā. Jo, nu jā, tu vari visu kaut ko izdomāt attiecībā uz citiem pieaugušajiem, teiksim, kolēģiem vai ģimenes locekļiem vai draugiem. Tas tur tāds idiots, tā tur tāda kaza un neviens neko nesaprot, bet bērni visu samācās dārziņā un tur vispār sviests, jā, un kā var šitā te. Un tad, kad tie bērni ir mājās un viņi neiet dārziņā, tad tu saproti, ka viņi neko nav iemācījušies nekur citur, kā tikai mājās. Kāza esi tu? Tā idioti arī. Viss pie vietas. Jā, un tad tas jau sāka man tā kā ievadīt šajā te tā kā pagaidi. Nu, tur varbūt nav viss tik vienkārši tā, kā man liekas, varbūt tomēr ir bišķiņi savādāk. Un tad es paņēmu apmācības, life coach apmācības, kas skaitās, kā nu saucās, Academy of Applied Psychology in Skotijā, protams, Edinburgā. Applied Psychology tas ir praktiski ikdienā izmantotā psiholoģija, nevis tur teorija un tur kāpēc un ko un tam līdzīgi, bet tīri praktiski ļoti elementāri saprotamas lietas un ko ar tām darīt un ko ar tām nedarīt. Un tiešām dziļš un tas kurs bija brīnišķīgs. Um, Nu, jā, es izmācījos, nu, ļoti labi. Un ko tad es ar to darīju? Um, Baigi jau neko nedarīju, bet tomēr man bija tā sajūta, man bija, ka tas ir tas, ko es gribu un ko man vajag. Um, Bet atkal es to biju pametusi. Es tā kā tur, jā, es tur padarīju, tad tur kaut kādu tur draudzeni tur vienu pamocīju, un tad es to atmetu. Bet kaut kur fonā tomēr es zināju, ka man tas noderēs. Jo
es skaloju smadzenes savam vīram, lai viņš man uztaisa mājaslapu. Kā kočs es startēju ar nosaukumu The Mums Coach. Un es viņam taisīju drāmu, tāpēc, ka devai uztaisi man to mājaslapu. Es nezinu, kad es ar to strādāšu, bet nu, devai uztaisi, lai man vienkārši viņa ir. Un tad jau es lēnā garā kaut ko blogā likšu iekšā, un tad jau redzēs, kas tur notiksies. Un viņš man teica, ka viņam jau ZB man mājaslapas taisīja, tāpēc, ka es jau izdomāju kaut kādu savu biznesa projektu kārtējo ik pa mēnešiem, 3, 4 no sērijas. Un nu, es saprotu, kāpēc viņš tā pateica, bet es uztaisīju drāmu, kad, nu, bļāviens man viņu vajag un lai viņš uztaisa. Viņš viņu uztaisīja 24. janvārī. 30. janvārī es paskatījos, kā ielikt pirmo bloga ierakstu, un 5. februārī viņa aizved uz slimnīcu. Un tā kā, nu, es jau tā kā zināju, ka man vajadzēs to lapu, ja? Um, Vēl joprojām izmanto un viņu? nu, es viņu, protams, neizmantoju, jo pēc tam, kad es izmantoju šo vārdu, es izmantoju tur to lapu pirmajā laikā pēc viņa nāves. Um, Bet tad, kad es jau 2020. gadā, nu tas ir tas pats gads, kad viņš nomira, ja, es izmācījos integrālo atskustību terapiju. Es neesmu nevienu dienu strādājusi kā, nu, tīri kā coach, un es arī aizslēdzu to lapu cieti, jo, nu, ja es neesmu coach, es sapratu, ka es nevaru saukt sevi par mammas coach, jo es strādāju ne tikai ar mamām, un es nestrādāju kā coach, un tad tapa, laikam, 22. gadā, es tagad neatceros, laikam tas bija 22. gads, kad tapa Izmagic. Un es, nu, jā. Es izmantoju, protams, kaut kādus tūlus, es izmantoju no tā, jā, bet principā tas, kā es strādāju, tas, nu, nemaz nav coach, un tas nav vispār tur praktiski nekādā sakarā ar to. Tagad viss man ir izmaiņu terapijas, ātras izmaiņas, un tas viss, ko es daru, tas mental space psychology un social panorāmas, integrālā atkustība terapija un mantotā ģimenes trauma. Un tas ir tas, jā, ar ko es strādāju. Tā kā visu laiku, ik pa laikam, man ir bijis tas, kad evo klausies, nu, forši vai ne? O, nu, pasties kāda informācija, nu, baigi. Iedegās visas tur lampiņas, jā, visur iedegās, o, šito varētu darīt. Bet pieslēdzās prāts, loģika, īpaši tas prāts, nedziedētais prāts, jā, nemenedžētais prāts, prāts, kur tu nesaproti, vai tu sevi dzirdi, vai tā ir intuīcija, vai kas tas tāds ir. Un šādā stāvoklī ir, es vēl piedāvāju, biju sev absolūti pazaudējusi, ja man vispār pieņemt lēmumu bija vienkārši, nu, nenormāls grūtības. Un, un šādā stāvoklī, ja tu klausies tajā loģikā, nu, tad izklausās loģiski. Nu, izklausās loģiski, nu, mēs ar vīru strādāsim un fokusēsimies uz to, kas makes sense. Nu, bet, ja tev ir paredzēts iet ārstēt traumas, Tad nu, tev tad, priekš, diemžēl, ir jāiegūst pašai trauma, lai tu izietu tam procesam cauri un lai tu spētu maksimāli labāk tam palīdzēt, vai citiem tad ar palīdzēt. traumu dzemdībās nepietika, nu, vai tad Nu, vajadzēja? redz, šitas ir Nē, par nē, to, ka tur kur ir divi storiji, un neviens nav pareizāks vai nepareizāks. mm, vienkārši Mans ir. stāsts ir tāds, ka, nu, ka tev ir visas cerības nesasniegt savus sarkanos. Nē, bet tas nenozīmē, ka es nevienu citu sarkano karogu neesmu sasniegusi. Jā. Tas nav tā, ka Mm, vienkārši šis ir tāds, kas ir izlecis tāds ļoti, nu, tā kā dot cerību, ka tam ir kaut kāda jēga. Bet arī tavs stāsts ir cerīgs, ka nekas nebeidzās pat sasniedzot sarkano karogu. Jo šeit mm, arī ir tā kā jāņem vērā, ka te ir iesaistīts vairākas vēseles. Ja tu, ka tur bija um,
vīra dvēseli, kur varbūt tu tad saprati, varbūt, kad viņš, nu, tā kā viņa sarkanais karoks arī, ja, vai ne? Nu, tā, nu, tā kā daudz-dimensionāli un kādas pieredzes Nē, nu mēs esam patiesībā tās. paredzējuši ar šo pieredzi pieredzēt. Nav Mm, ne pareizi, ne nepareizi, slikti vai neslikti, vai ak, Dievs, es tagad nepamanīju, un es jūtos vainīga, es nepamanīju. Tas nav vispār par to, ka es saku, vaina tāda vispār nav tāda vaina. Ir vienkārši ņemam, strādājam ar to, nu, palaidām garām. Tātad mēs varam tā kā izmantot to kā resursu, paiet mm, atpakaļ. Tu tagad, nu, arī tu pagāji atpakaļ, tur jau tagad tādu varēja norēģēt, tādu varēja norēģēt. Varbūt tādu varēja norēģēt. Tikpat labi es varēju arī nenorēģēt, un tad es būtu tagad stāstu otrā pusē. mm. Nu jā, bet tur jau tā lieta, ka, nu, viss notika tā, kā tas Daru un varēja vajag. notikt. Nu, Saucās. es nevarēju pateikt, nē, tagad es visu atlieku malā un tagad es fokusēšos uz savu koču karjeru. Man bija bērni mājmācībā, man bija tur, jā, pa vakariem ar vīru strādājām pie tām lapām, viss tur man bija uztaisīta, mans burbulis, mana brīnišķīgā realitāte. Tajā brīdī es nevarēju pateikt, nē, tagad viss. Es tagad strādāšu ar sevi un taisīšu tur to un šito. Bet, Nu. Klau, tas bija tas tā kā coach, tu tik un tā, nu, tu aizgāji tā kā palīdzēt cilvēkiem ar citu niansi. Coach varbūt nebija tā tava niša nemazam. Nu, jā, nu tieši tā, nu viņa nebija mana niša, lai gan, nu jā, nu ko vispār nozīmē coach, jā, tāpatās, Šodien, man liekas, vārds coach nenozīmē pilnīgi neko. Es esmu pieredzējis, ka tu aizēji pie coacha un tu jūties emocionāli izvarots. Ar visu to, ka tur tiešām nebija ne rupjības, ne, nu, tā kā, bet tīri mm, enerģētiskais tas spēks, ka cilvēks nepārvalda savu spēku. Par cik es esmu jūtīga, tad es jūtu to, nevis vārdus dzirdu, bet to enerģiju jūtu. mhm, Es goda vārds jūtos izvarot, un man bija tāds, lūdzu, nepiedāvājiet man coachingus, un piedāvājiet jebkuru citu tehniku, tikai ne coachingu. Bet, nu, es tā kā neaizvēros tam. Es mm, sajūtu, ka tas ir ap tu katru cilvēku, un pēc tam man bija divas brīnišķīgas pieredzes ar coachu. Bet atkal, nu, tā kā divas atšķirīgas realitātes. Tāpēc mm, vārds coach šodien principā nenozīmē neko. Nu, tā kā pateikt, coach, tas nu, nezinu. Tur tas, kas ir tā kā jāskatās, ir, nu, šodien, man liekas, fantastiski iespēja, ja, Instagramas un viss tādas. Seko līdzi, skaties, kāds ir tā cilvēka filozofija, par ko viņš runā, kā viņš stāsta, vai tev patīk viņa enerģija, vai tev patīk viņa domu gājiens, vai tev patīk viņa, nu, nezinu, kā viņš izpaužās. mm, Tādēļ, tad tu dabūsi pufi, kādi viņam tur ir tie rīki, ko viņš mm, tur izmanto, vai tas ir pliks coachings, vai tas ir kaut kāds upgradeotais, viņa apvienotais. Tas ir par to enerģiju, ko tu dabūsi. Bet, ja tev jau viņš defaultā nepatīk, nu tad, lai cik viņš kruts un foršs coach tur būtu citam, viņš mm, tev neko jēdzīgu neiedos. Un vai viņš saucās par koču, es teiktu, šodien koču dziednieks. Nu, tā kā visus pēc viena loģikas varētu mest vienā maisā, bet tai pašā laikā atkal pat kočus nevar vienā maisā mest. Tāpēc tāds, nu, nu jā, tu katrs vienkārši pats zini, pieslēdz savējo sajūtiņu un uzticās savai zini, sajūtai, nevis loģikai. mm. Nu jā, jā, jo, nu, pirmkārt, tu zini, ko tu vēlies risināt, un patiesībā tev nemaz nevajag zināt, ko tev vajag vēlēties risināt, bet tad, kad tu esi tajā saiknē ar sevi, tu jau paskaties uz to cilvēku, un tev ir skaidrs, Dāvins, es nezinu, kāpēc, bet man ir skaidrs, ka man te vajag atnākt, un man te vajag kaut ko izdarīt. Un tad tu piesakies, man liekas, katram tagad ir bezmaksas iepazīšanās sesijas kaut kādas, jā, un tu piesakies, un tu Pajūti sajūti vienkārši vēl to tuvāk cilvēku viens pajūti. pret viens, jā, vai tas ir, vai tas nav, vai tā kā uztver to, ko tev vajag, vai neuztver. Un, jā, nu tas ir principā tas, kā tu zini.
pirms tu esi tādā baigā saiknē ar sevi, teiksim, ja tā kā es nebiju. Es nebiju, man bija grūti pieņemt lēmumus, un es, man liekas, gāju pie vīru vilku nabadzīņu uz veikaliem līdzi, lai viņš man varētu pateikt, ka vai man izskatās labi, vai man neizskatās labi. Ko ēst, uztaisīt arī bija vīram jāizdomā, tāpēc, ka man bija, nu labi, tas ir garlaicīgi, bet, nu vienalga, man bija grūti pieņemt lēmumu. Nu, tad tu skaties pēc tā, kad tev tās lampiņas saslēdzās, kad tev sadegās tās lampiņas, un tev ir vienkārši, oh, ārprāts, kā man šitais patīk, vai cik interesanti. Uzticies tam. Redz, šo tu tā kā sāki, ka tev vīrs aizgāja tā, aizgāja uz citu pasauli. Man bija vienai klientei, kurai vīrs aizgāja šī pasaulē, tikai uz Mm, citu māju. Un viņai tas arī bija, priekš viņas tā bija. Es šodien redzu, ka tā bija lielākā svētība, kas vispār ar viņu varēja notikt. Viņai vispār atvērās acis, viņa vispār sāka jautāt sev, ko viņa grib, kas viņai interesē. Pirms tam drēbes tika pirktas uz atlaidēm. Nu, viņa tāda smalka, ja tā tad principā der viss. Atlaides, why not? Nu, paņemsim, nu, vismaz mhm, būs, nu, tā kā, nu, nav svarīgi, ko es tur velku. Zinām, tādiem cilvēkiem, kad viņš kā pakaramais, tad viņam mazāk izaicinājumi ir par jā. to, bet vienalga tur tā būtība ir, nu, kad uz pakaramā viss gandrīz skaisti izskatās. Ja. Mm, Un tā, kad cilvēks vispār neiedzina nevienu spilventiņu, viņa mājās nebija pati nopirkusi, nevienu svecīti, viņa vispār nezina, nu, tā kā vīrs aizgāja no viņas, un viņa vienkārši sāk jā, tas bija viņai, viņa izgāja kaut kādam, nezinu, pusotru vai 2 gadu murgam cauri. Bet tad viņa pamodās, viņa sāka sajust savu ķermeni, viņa sāka jau sajust vispār, kas viņai interesē, kas viņai patīk, nebaidīties iet un meklēt, un nevis darīt darbu vienkārši tā kā vienkārši monotoni. mm, Kaut ko, bet man interesē šitas, kā es varētu ar šito, jo viņas dvēselē ir vispār, nu, tā kā vietas uzdevums ir to dzietniecību nest un laist caur sevi un arī palīdzēt cilvēkiem. Bet kamēr mēs esam tajā, par manīm parūpējās, par ko man čīkstē, citiem ir vēl sūdīgāk, ja vīrs mani mm, nesit. Labi, mums tur nav, nu, tā kā mēs tur baigi dziļās sarunās neejam, bet, nu, viņš man nesit, viņš man naudu nes mājās, uztur visu. Nu, tā kā defaultā viss ir ok. mm. Nu, kāpēc man iet tur kaut ko meklēt? Tad ir Sarežģīti. babāms. Papakaļ, jāiet meklēt, un pēkšņi jāsāk domāt. Nu, arī par tādām lietām, ko, ja pirms tam sāktu domāt par sevi, iespējams, nebūtu jādomā. Mm, Bet, jā, reizēm mums vajag, reizēm savādāk. Tā kā no sērijas citiem ir vēl sliktāk. Šo programmu mm, vienkārši delete. mm, Ka citiem ir sliktāk viņu pieredze, viņa dvēseles tas jāpieredz. Tava dvēsele pirms 10 iesojumiem pieredzēja, ka viņa ir riktīgi sūdīga. Šajā dzīvē viņa nāk pieredzēt, ka ir labāk, ir foršāk, ka var savādāk, var kaifīgāk. mm, Salīdzinām sevi ar citiem, salīdzinām ar sevi tikai vakardienā. mm. Aizvakardienā, pirms 5 gadiem, 10 gadiem, bet noteikti ne ar kādu citu, jo mēs nezinām. Nu, tā kā, paskaties, kā tā Inese tur iet un runā. Nu, kurš gribētu iziet tai pieredzēji cauri, kurai izgāja Inese cauri? Droši vien pēkšņi neviena rociņa vairs nejās, vai ne? Tāpēc mēs nezinām, kam tas cilvēks ir izgājis cauri. Mm, Es arī nevaru teikt, ka es neesmu izgājis nekam tādam, nē, bet nu, tādam, ko es gribētu atkārtot savā dzīvē. Man arī mm, ir tādi pointi, kurus es negribu savā dzīvē atkārtot. mm, Varbūt pat par viņiem runāt negribās, ja? Bet tā pašā laikā tas ir mani radījis tādu, kāda es esmu šodien. Un jā, nevienmēr tie ir tie paši drausmīgākie. Pietiek ar, atceros savu pirmo dienu, ierakstot storijus. Ierakstot, piespiežot, nē, es pat nepiespiedu pogas, ierakstīju viņus atsevišķi. Tas jau bija krateklis, bet tad es izdomāju viņus arī nopublicēt, ne tikai ierakstīt. Ja?
Un es nopublicēju, un tajā momentā viņa aizgāja privātajā Facebookā. Ne tikai manā darba Instagramā, Jā. bet privātajā Facebookā. Mm. Un Mhm. tas bija pats drausmīgākais, kas varēja notikt. Un es vienkārši jūtu, kā man kratās, un man bija vienkārši jālēkā un jākret ārā tā trauksme. Bet tas notika tikai vienu reizi. Mm. Atkal tam neizejot cauri, mēs savā prātā varam izdomāt, vai nu mēs varam izdomāt, cik briesmīgi, drausmīgi tas ir, vai tajā mēģināt sev iestāstīt, ka tas nemaz nav briesmīgi, kamēr mēs fizikā tam neizejam cauri un to Mm. neizdarām, nekas nemainīsies dzīvē. Un tas ir par to drosmīgo soli. Un te es atcerējos, ir daudz visu kaut ko citu izrunājis, atcerējos, ko es gribēju piebilst par tavu, par to, ka, jā, kad es arī saku klientiem, ka viņiem nav jāzina, ko viņi grib pie manis. Nu, tā kā, vai tās būs akašu kronikas, vai tas būs Mm. veseļu ceļojums, vai elpošana, kaut gan man jau ir tā, ka ir integratīvais, ka viss kopā iet. Mhm. Mēs varam vienā sesijā visus trīs izbaudīt un vēl kaut ko trešo, ceturto, piekto paņemt klāt. Tātad ir svarīgi saprast, kā tu gribi justies. Pat nevis, ko tu gribi risināt, bet to sajūtu. Man tagad ir, nezinu, trauksme, es gribu mieru. Man tagad Mm. ir, es nemīlu sevi, es gribu iemīlēt sevi. Es gribu vienkārši justies labāk, es gribu justies pārliecinātāk. Tas ir tas, kas ir cilvēkam jāzina. Viņam nav jāzina, kā viņam līdz tam jānonāk. Tāpēc jau ir nu, tā kā cilvēki speciālisti, kas, Mm. un tieši šajā, teiksim, tas, ko tu jau minēji, iepazīšanās sarunā, atnāc, parunājies. Es tev iedošu skatījumu, kā es to redzu. Tu noteikti iedosi, tu arī iedod skatījumu, kā tu redzi, vai to varēs vienā reizē, vai tur vajag ilgāku laiku, vai tur labāk šāda tehnika, labāk. Un tad tu sajūti, vai tev uzrunā tas vai nē, un tad tu izdari izvēli. Un arī, man liekas, piebilst, kad iepazīšanās sarunas ir, kāda norvēģiski saka, bet, nu, tā kā tas nav viss, ka tu esi iepazinies, tev tagad ir obligāti jānāk. Tu jau Jā, tas ir cilvēkam mirklī bez vari saistībām. saprast, Tu bez vienkārši saistībām. atnāc. Mm. Tu atnāc, sajūti, un tas ir pats svarīgākais. Nu kā, es teiktu, ka mēs arī neesam ieinteresēti strādāt ar cilvēkiem, kuri sajūt, ka mēs neesam īstās, jo mēs Mm. nekad, lai ko mēs darītu, lai cik mēs labas, krūtas, mīļas un vēl visādas fantastiskas būtu, ja cilvēkam nav tā sajūta, mēs viņam vienkārši nevarēsim iedot. Un tas nav par to, ka vai nu mēs esam nepareizi, vai viņš ir nepareizs. Vienkārši nav connections. Tāpēc viennozīmīgi ej tur, kur tu jūti connection. Vai tam Mm. pat, zini, šitas te par tām atsauksmēm. Vienam patīk meita, vienam patīk kleita, vienam patīk vēl kaut kas cits. Nu jā, bet tur jau tā lieta, ja cilvēks ir aizgājis pie speciālista un ir bijis connections un bijis vienkārši kolosāls breakthrough moments, un kāds cits izlasa, oh, my God, šitā atsauksme kolosāli, es arī šitā gribu, bet tev ar to Viņš iet no speciālistu prāta. nav šī te saikne, tad pirmkārt tas ir no prāta. Un otrkārt, tas ir, tu neej pēc sajūtas. Es gribu šo speciālistu, kuram bija šitā. Un arī, teiksim, nu, pie manis reizēm atnāk klienti, kas saka, es gribu strādāt ar acīm. Hello! Es sarunā ar tevi jūtu to, ka tev nevajag strādāt ar acīm, tev vajag strādāt ar, teiksim, social panorāma. Un cilvēks ir pilnīgi aizvērts tai tehnikai, kas varētu labāk palīdzēt. Un man nepatīk vizualizēt, es tur kas, tev nav jāvizualizē, bet, nu, anyway, nē, es gribu tikai ar acīm. Kāpēc? Kāpēc tu gribi ar acīm? Tāpēc, ka tev vienkārši interesē, kā tas strādā. Iepazīšanās sesijā, lūdzu, es tev parādīšu, kā tas strādā. Bet tas norāda uz to, ka cilvēkam viss ir kontroli, visi mani groži manās rokās, un es kontrolēšu, kā tu novadīsi sesiju, lai palīdzētu man. Tu jau nelaid to speciālistu iekšā tajā sesijā. Un jā, tās acis nostrādās, bet tā problēma ir
ir citur, viņi ir savādāk risinām, tāpēc tu nedabūsi to hīlingu, ko tu varētu īstenībā iegūt. Un tas ir tas, ka, nu, neparādies ar to savu prātu, Mm. parādies ar to savu vēlmi, ar to savu sajūtu, un, jā, nu, vienkārši seko tiem tauriņiem, tām gaismiņām, tai sajūtai, cik vien tu labi spēji, un ja tas sarkanais karoks būs tev aiztaupāms, nu tad tev viņu aiztaupīs. Mhm. Man bija vienreiz viena kliente, kurā saka, nu, kas šitas vispār, šitas nestrādā, šitas te, tu vari labāk, nu, tā kā, nu, zin, tu vari labāk, es esmu bijusi uz citām tavām tehnikām, šitas strādā labāk. Un ne jau tehnikā vaina, bet tur pirmkārt nāk ārā programmas, kad es zinu labāk, es sagaidu Mm, kaut ko, sazinu ko, un, un nevar paņemt no tās tehnikas, ja ir tāda pretestība. mm. Nu jā, ir tas, kad liekas, ka, Jāatkārto. nu katrā sesijā ir jābūt salūtam apmēram, ja? Bet reizēm tajā sesijā ir vienkārši svecīte, nevis salūts. Un tad liekas, ka, oh my god, nebija salūts, tad nav nekas izdarīts. Nu ir. Un varbūt īstenībā vēl dziļāk. Salūts būs Uh, pēc nedēļas. mm, Svecīt nodegs līdz galam, un tad tur mm, ne? tā kā jā. Jā. Uh, jautājums, cikus mēs iztrigerējām šodien? Cikiem, cikiem no jums parādījās sarkanie karogi, kurus jūs laižat garām? Un, zin kā, sākās ar dzelteno karodziņu, tad oranžāks viņš paliek, tad viņš paliek oranžīgi sarkans, jā, līdz viņš ir pilnīgi sarkans. Mm, Sajūti, pie kura karodziņa tu esi, kur tu ko laid garām. Un, nu, nebaidies, arī sarkanie karogi ir amazing. Kādreiz, nu, tā, ja vajag, tad vajag viņus, jo un tas ir pilnīgi normāli, kad arī es esmu savā dzīvē nokritusi nu, tik zemu, un es jūtu, ka es krītu, un es zinu, ka es varētu tagad, nu, tā kā pieturēties vai piecelties, bet es jūtu, ka man nav jaudas. Un tad, kad būs tas, tad vienkārši atnāk atpakaļ spēks un var darīt. Es apzināti esmu ļāvusi sev nokrist, varētu teikt, līdz sarkanajiem karogiem vai vienalga līdz savam zemākajam punktam, jo es zinu, ka tad atnāks tas spēks, un es izdarīšu daudz vairāk un labāk, un beidzot tas izdarīšu. Nevis, nu, kādreiz mums vajag sev atļaut nokrist. Jo tikai tā mēs veselīdz esam izdomājuši sevi pieredzēt. Nu, krūta, tas ir forši. Visas jā. mūsu, viss, kas ar mums notiek, ir tikai mūsu pieredzes. Viņas krājās mūsu dvēseles pieredžu ladītē. Vienkārši tas, kad mēs strādājam, tas, ko mēs redzam, ka ir pieredzes, kuras jau ir pieredzētas, un viņas ir vienkārši jāierauga un jānoliek. Mm, Viss, es šito, nu, tā kā jāieliek, zini kā ir tāds čeklists, ja? mm, Un tad ir vesels maisiņš, kur, ai, nu vēlāk apskatīšos, ai, nu vēlāk mm. apskatīšos. Un kamēr mēs tā kā atliekam, mēs visu laiku darām vienu un to pašu, vienu un to pašu, vienu un to pašu. Tajā mirklī, kad mēs apstājamies, mēs sākam skatīties, šitā ir pa šito, tādā atzīmē, ček, šitas vairāk nav jāatkārto. Un pēkšņi, maisiņš kļuva vieglāk, 10 tādas pieredzes, kas izdzēšās. Un tas ir tas, ko mēs darām. Mēs palīdzam tev ieraudzīt to, ko tu jau esi pieredzējis, pieredzējusi, uh, kuram tu vari tā kā uzlikt tādu rīktīgu dānu virsū, un tev vairāk Mm. nav jāpieredz, nav vairāk jāatkārto. Un tu vari līdz ar to, ka ja tas maisiņš būs tukšs un tās pieredzes būs čeklistā atzīmētas, kas tur paliek pāri? Laimīgākas, priecīgākas, harmoniskākas pieredzes. Mm. Un tas ir caur to mūsu varu un vajag. Tu vari dzīvot laimīgāk un priecīgāk, un tev vajag to darīt.
Exactly, tu tik skaisti gandrīz jau nobeidz, bet man ir vēl viens, ko ielikt. Kā var arī atpazīt šīs tās, nu, kur tev klauvējās un saka, aizēj tur, aizēj šeit, tur, kur tev ir tā sajūta, pats, šito gan varētu izdarīt. Vai šito gan gribētos izdarīt? Man, zin kā Ja? bija? Man bija tā, ka, wow! Es Vai šitā arī šito gribētu, izdarīt? bet es točno šitā nekad nevarēšu. Un visiem, kam es pateicu šitā, kad, wow, cik forši, ka viņa tā var, es arī tā gribētu, bet, nu, es točno, nu, tas nav priekš manis. Es esmu visu apgūsi no šīs čeklistes. Tieši tā, un pirmais solis īstenībā, tad, kad tu sajūti, pats, kā es šitā gribētu, kā es šitā, kaut es tā varētu, ieliec to savā prātā, ieliec to savā to-do listā, bet tādā veidā, kad nevis es gribētu šo izdarīt, bet šo es gribu izdarīt. Es šito izdarīšu, es nezinu kā, es nezinu kāda, es nezinu cikos, un es nezinu, kurš bērns pieskatīs, bet es šito izdarīšu, ieliec viņu tajā savā apziņā, es to gribu, es to darīšu, un tas jau tevi izņem ārā no tā, ai, nu kā es gribētu, bet es jau nevaru. Um, Jo šitas, kā es gribētu tevi tur, tajā ierastajā, un tu tikai sēdi un krāji to, ko tu gribētu kādreiz izdarīt, un nu, tad arī tu saņemsi to savu spērienu pa pakaļ. Bet tad, kad tu vienkārši nomaini enerģiju savām domām par to, kā tu domā par šo lietu, tu jau dod spēku tam notikt. Un tas izmaina tavu programmu, tas tevi lēnām pārprogrammē. Un vienkārši padomā tagad, šajā te minūtē, par ko tu saki, oi, kā es gribētu, oi, kā es tā, kaut es tā varētu, es jau gan šitā nevarētu. Šitos sodīto vēlējumu izteiksmi padomā, kur tu lieto savā dzīvē. Un pasaki, ka tu to gribi, vari un dari. Un jā, interesanti padalīties komentāros, Un kā tad vienā tur. mirklī ir tāds, kad jāsajūt, kad ir jāveic tā darbība. Bet tad, kad tas Mhm. viņš būs nostiprinājies, tad tā darbība būs tik loģiska, tik, Mhm. nu, tāda bez šaubām. Jā, Šitas, jā. Nu, tā kā man šķiet, mēs abas esam bez definētā ego centra pēc cilvēka dizaina, jā? Vai tev ir definētais? es neatceros. Sirsnīgi tev ir Varētu būt, iekrāsot ka vai bez, varētu būt, neiekrāsot? ka bez. Es neatceros. Nu, šitas ir par to, kad, jā, kad nevis es gribu, un tad sakos tiem zobiem, Jā. malc uz priekšu, un tad nestāviet man ceļā. Nē, es gribu, bet es nezinu, kad un kā es to izdarīšu, bet es gribu. Un tā tava vēlme, viņa pēkšņi kaut kā, tur notiek maģiks, bet nedefinētiem egocentriem, kas ir 70% no populācijas, tas ir par to, ka caur baudu, caur atslābumu es eju uz to, ko es gribu. Nav nejausmas šodien, šeit un tagad, man nav finanses tam, bet es viņu tik ļoti gribu, ka tās finanses saliksies. Tā ticība un tā Mhm. kā pārliecība, ka es gribu un es to dabūšu. Ok, es nedabūšu šogad, bet es dabūšu nākošais gads. Es nedabūšu šajā, nu, tā kā šajā, nezinu, laidienā, nu, kursam, piemēram. Jā. Bet es zinu, ka es toši būšu nākamajā. Nu, es varu konkrēti pateikt, ka ar savu Skotijas braucienu, teiksim, ja, kuru es esmu gribējusi gadiem, uh, nu, viņš vienkārši notika tad un tādā veidā, kad vienkārši nu, tas pārspēja Loģika nestāvēja klāt. visas manas ekspektācijas un loģika tur vienkārši kaut kur atpūtās mežmalā. Jo, jā, tas vispār nebija Šodien loģiski. jau, man liekas, mēs sākam jaunu tēmu, jo man arī stāsts par manu Spānijas braucienu arī tieši tāpatās. Bet šo pataupīsim. Pataupīsim citai reizei, citai Mm, tēmai. mm. Jā, nu, tā kā droši sūtiet
jautājumus, komentārus. Uh, jā, par šādiem jāizdomā, kā mēs noformulēsim šo tēmu, bet man liekas, tā ir vesela tēma par to, kā teiksim, tas, ko mēs varam, ja mēs esam abas nedefinētiem egocentriem, mēs varam tikai to caur savu prizmu, teiksim, Mm, definētiem ego šitas nestrādās. Viņiem ir mhm. cita, viņiem ir jāiet citos kočos Jā. klausīties. Tas ir par to, ka mēs atrodam savus, tā kā savā jomā, savā specialitātē, savā izaicinājumā, savus tos speciālistus. Un, jā, Mhm. Gribi izvairīties no sarkanajiem karogiem? Nu, tad var un vajag strādāt ar sevi. un vajag strādāt ar sevi un baudīt dzīvi. Jā, tieši tā. Labi, Paldies! paldies atkal par to, ka klausījāties un bijāt klāt. Un cerams, cerams, ka jūs iemācījāties kaut ko no mūsu sarkanajiem karogiem un mūsu pieredzes, lai jums tiešām, ja viņi var būt aiztaupīti, lai jums viņi tiek aiztaupīti, bet viņi netiks aiztaupīti dēļ bezdarbības. Tā kā, tā kā jā, lecam iekšā savā dzīvē, ņemam tos grožus, savus, nevis citu speciālistu, bet savus grožus ņemam rokās un Un, nu, ja lai nezini, kur esi izdodas. pazaudējis, tad meklē speciālistu, kurš tev palīdzēs atrast, kam tu esi savus grožus atdevis. Jā, tieši tā, vai arī palaist tos visus, ko tu esi saņēmis, visas Varbūt tu pasauli. vienkārši neredzi, ka tu kādu savus atdod kādam Tev ir, citam, bet citu turi savās, un tad tev liekas, ka tu baigi visu kontrolē. nu jā, nu jo reizēm arī tev tie groži ir tik daudz, ka tie savējos tu neredzi vienkārši, un tev liekas, ka tev visi jākontrolē, bet ne sevi. Tā kā, jā, nu Lai par top, zirgu tēmu arī parunājām. lai top pats labākais un brīnišķīgākais, kas var tapt ar tevi un tavā realitātē. Nu, amazing, super, labi, paldies, un tiekamies nākamajā 11. podkāstiņā.